Esiet sveicināti, šodien ir pirmdiena, un kā ik pirmdienu mana saruna ar Aināru Šleseru. Un sāksim mēs ar tēmu, kas pagājušajā nedēļā ieguva visnotaļ lielu rezonanci. Varbūt tieši neskar katru no mums, bet politiskajā laukā tas varētu iezīmēt diezgan nopietnas pārmaiņas. Un tas ir stāsts par to, ka Rīgas mērs Mārtiņš Staķis paziņoja par savu izstāšanos no partijas attīstībai par. Kas tā viss bija pamatā? Tāda interesanta situācija. Sveiki, Līga, sveiki visi skatītāji, kas mūs šodien skatās, kas attiecās par šo tēmu. Tad tas ir bijis notikums, kas nenotika vienas dienas laikā. Es domāju, ka šis konflikts attīstījās jau ilgu laiku. Un šī konflikta pamatbūtība ir tāda, ka partija, kuru pārstāvēja patreizējais Rīgas mērs Staķis, ir partija, kura lobē azartspēles Latvijā. Un mēs redzam to, ka tieši šis jaunais attīstības plāns, kuru tagad neapstiprināja šī reģionālās attīstības ministrija, kur Plešs to vienkārši nobloķēja, parāda to, ka esošai varai, tad Kariņa Levita režīmam, kurš šodien valda pār parlamentu un valdību, viņi tiešām domā, kādā veidā lobēt esošās azartspēles. Tas, ka partijas jau ilgstoši runā, ka šo jomu vajadzētu sakārtot, vajadzētu pieņemt lēmumu, ka azartspēles varētu notikt tikai un vienīgi 4 un 5 zvaigžņu viesnīcās. Es personīgi šādu ideju atbalstu, jo tad būtu vieglāk kontrolēt šo biznesu. Viņš nebūtu pilnībā aizliegts, bet viņš būtu izveidots pirmkārt priekš turistiem. Un tie cilvēki, kas ierodās šajās 4-5 zvaigžņu viesnīcās, viņi tiek kontrolēti daudz skrupulozāk nekā tas notiek patreiz. Šodien mēs redzam, ka ar azartspēļu biznesu nodarbojas visā Latvijā. Kāpēc, piemēram, kaut kādā Jēkabpilī ir vairāk azartspēļu šie laimētavu punkti? Kāpēc citās mazākās Latvijas pilsētās tiek izveidotas šīs laimētavas? Tas tikai parāda, ka šis ir tiešām bizness, kuram ir lobijs visaugstākajā līmenī, un tā kā mēs to redzam, ka tas principā ir Kariņa Levita līmenī, jo Staķa paziņojums pirmkārt bija domāts tieši Kariņam un Levitam, lai pieņemtu lēmumu par Pleša ministra atstādināšanu, ka viņš rīkojās pretvalstiski un pret Latvijas iedzīvotāju interesēm. Diemžēl nekādi komentāri ne no Kariņa, ne no Levita šajā jautājumā nav bijuši. Tas tikai pierāda to, ka Kariņš un Levits atbalsta azartspēļu biznesu, un viņi Plešu neplāno atlaist no darba. Tas nozīmē, ka to, ko teica Staķis, ir izrādījusies taisnība, ka esošā koalīcija ir gatava torpedēt visas Rīgas attīstību tikai tāpēc, ka viņiem ir svarīgi, lai šīs laimētavas saglabātos visā Latvijā un arī visā Rīgā. Tā kā, kas notiks tālāk, to mēs redzēsim, bet skaidrs, ka es domāju, ka šīs domstarpības tikai un vienīgi palielināsies. Tas, ka Staķim patreiz kā Rīgas mēram ir balsu vairākums, tas nenozīmē, ka šāds atbalsts viņiem būs vienmēr. Un redziet, kādas ir tās sviras, ko izmantos attiecīgi tad Kariņa Levita režīms. Rīgai ir nepieciešams atbalsts ar dažādiem Eiropas fondiem, dažādiem infrastruktūras projektiem, ielu remontam un ne tikai. Un izskatās, ka Kariņa Levita režīms mēģinās sodīt Staķi, vienlaicīgi sodot visu Rīgu ar to, ka tiks nogriezt šī pieeja pie Eiropas fondiem tikai tāpēc, ka Staķis ir nostājies pret azartspēļu biznesa lobiju. Tā kā, skatīsimies, vērosim, bet skaidrs ir tas, ka Kariņa un Levita klusēšana šajā jautājumā
pierāda to, ka viņi paši ir šī azartspēļu biznesa lielie lobētāji. Jā, lai cik skumji tas neizklausītos, bet mēs zinām, ka azartspēļu bizness saistās arī ar daudzām traģēdijām ģimenēs, ar izpostītām ģimenēm un ar cilvēkiem, kuri vienkārši nonāk parādu jūgā un pamet Latviju. Bet nākamā tēma arī jau nedaudz senāka, bet tomēr diezgan nopietna. Daudzus gadus Latvijas darba devēja konfederācijas priekšgalā ir bijis Vitālijs Gavrīlovs, bet notika izmaiņas, kuras šķietami pat nevarēja paredzēt, bet tās ir arī nopietnas izmaiņas, jo šai organizācijai ir jauns prezidents. Ainār, kā tu vērtē arī šīs izmaiņas un par ko tās varētu liecināt perspektīvā? Redziet, pēdējā laikā Kariņa Levita režīms ir mēģinājis veidot sava veida tādu PR ap sevi, ka visi tie, kas mēģina viņus kritizēt, principā viņi kaut kādā veidā tiek noņemti no trases. Un tie, kas mēģina kritizēt, tos atkal nepielaiž pie Latvijas televīzijas, pie Latvijas radio, lai neko slikti nevarētu pateikt. Es varu personīgi atkārtoties kārtējo reizi, ka visi mūsu mēģinājumi uzrunāt Latvijas sabiedrību kā opozīcijas partijai ir diemžēl tiek bremzēti, tāpēc, ka Latvijas televīzija, Latvijas radio vispār neatspoguļo šo alternatīvo viedokli, kas ir alternatīvas esošai varai. Un tā ir sanācis, ka daudzus gadus tieši Vitālijs Gavrīlovs ir vadījis šo darba devēju konfederāciju, un izskatās, ka pēdējā laikā viņš ir kļuvis tik izdevīgs esošai varai, jo viņi ilgi pazīstami, un viņš praktiski nekritizēja valdību ne par ko. Un tas, ko es dzirdēju, kad tajā sanāksmē, kur tika balsots par jauno darba devēju konfederācijas vadītāju, Gavrīlovu bija atnākuši atbalstīt premjerministrs Kariņš, un arī Valdis Dombrovskis bija ieradies no Briseles, lai tieši izteiktu atbalstu Gavrīlovam. Diemžēl, jeb par laimi, notika tā, ka lielākā daļa uzņēmēji uzskata, ka esošā vara valsti attīsta nepareizi, un viņi nolēma nomainīt darba devēju konfederācijas vadītāju, un Gavrīlova vietā tika ievēlēts uzņēmējs Bite, kas ir reāls uzņēmējs, kuram pašam ir uzņēmums Karaveli, kurš nodarbojas ar zivju produkcijas eksportu uz visām pasaules valstīm. Un es teikšu tā, ka jaunas asinis darba devēja konfederācijai viennozīmīgi ir jāvērtē ar plus zīmi. Es ceru, ka Bites kungs, kurš ir īsts uzņēmējs, kurš ir izveidojis uzņēmumu praktiski no nulles, viņš tiešām saprot ekonomiskos jautājumus labāk nekā iepriekšējā vadība, un ka viņš nemēģinās izdabāt Kariņa Levita režīmam visu laiku, ka viņš runās atklāti, jo ko tad grib panākt uzņēmēji? Uzņēmēji grib, lai ekonomika attīstās pareizi, lai Latvija nedzīvo uz parāda. Nevar pieļaut, ka esošais parāds, kurš šogad sasniegs 18 miljardus eiro, tad Latvijas ārējais parāds turpinātu pieaugt, progresēt un nākotnē sasniegt 30–40 miljardus. Ir skaidrs, ka laikā, kad cilvēku skaits samazinās Latvijā, negatīva dzimstība, cilvēki brauc projām, emigrē, strādājošo skaits salīdzinājumā ar pensionāriem kļūst aizvien mazāks. Līdz ar to jācitē Arnis Kaktiņš, kurš pirms kāda laika savos veicot pētījumus, atklāti arī pateica, ka, ja nekas nemainīsies pēc 20 gadiem, Latvija kā valsts praktiski var vairs nepastāvēt. Tikai tāpēc, ka aizbraukušo skaits būs tik liels, ka mēs nevarēsim uzturēt visus šos ierēģņus un pensionārus. Līdz ar to kaut kas ir jāmaina. Līdz ar to es personīgi uzskatu, ka
šī darba devēja konfederācijas vadības nomaiņa ir jāvērtē pozitīvi, bet laiks parādīs, kā viņiem veiksies, bet ir svarīgi, lai šādas organizācijas tiešām mēģinātu aizstāvēt Latvijas nacionālās intereses, lai viņiem Latvija būtu pirmajā vietā, nevis Brisele, nevis Vašingtona, nevis kaut kāds cita valsts, bet tieši Latvija. Un es ceru, ka tiešām uzņēmēji apvienosies un palīdzēs Latvijai, jo šajā brīdī, kad notiek karš Ukrainā, tad, kad Latvijā brauc daudz bēgļi, daudz cilvēku brauc prom no Latvijas, uzņēmēju organizācija ir jānostiprina. Jā, tu jau pats tikko pārgāji uz mūsu trešo tēmu, bez kuras mēs šodien, diemžēl, nevaram iedomāties. Šodien ir 33. diena, kopš Krievija ir iebrukusi Ukrainā un notiek nežēlīgs tautu un valsti iznīcinošs karš. Mēs visi zinām vārdu Mariupolu, par kuru varbūt daudz Latvijā vispār nezināja iepriekš, bet tagad šī pilsēta ir paraugs tam, cik iznīcinošs var būt karš. Un saka, lūdzu, kā tu šobrīd vērtē šī brīža situāciju Ukrainā? Protams, viņa rezonē arī ar mums, protams. Situācija ļoti smaga, jo tad, kad sākās šis karš, tad, protams, bija apjukums un visi cilvēki nesaprata, ko no tā sagaidīt. Tas, ka Krievija nepārņēma Ukrainu 3 dienu laikā, kā tas it kā bija paredzēts, tas, protams, it kā vērtējams pozitīvi, bet šajā karā ir gājuši bojā desmitiem tūkstoši cilvēku. Neviens īsti nezina, cik īsti mierīgie iedzīvotāji ir gājuši bojā, jo zem māju drupām tur droši vien nākotnē atradīs daudz cilvēkus, kas ir bez vēsts pazuduši, bet patiesībā viņi ir gājuši bojā. Ja mēs runājam par Mariupolu, tad tā ir ostas pilsēta, kur principā ir iznīcināta par 90%, kurā normāla dzīvošana vairs nav iespējama un visdrīzāk, ka nebūs iespējama vismaz tādos apstākļos, kādi patreiz ir pilsētā. Bet trakākais jau ir tas, ka es personīgi neredzu to, kā šis karš var beigties. Jo it kā ir šī cerība uz šo mieru izlīgumu, bet tas, ko pateikusi Ukraina, ka viņi ir gatavi vienoties tikai tad, ja Krievijas armija pilnībā atstāja Ukrainas zemi, kaut vai līdz tām teritorijām pirms sākās šis karš, kur pretī Krievijas pozīcijas ir diametrāli pretējas. Viņi nāk ar saviem uzstādījumiem, tad Ukrainai ir vajag demilitarizēties, tātad, principā kļūt par neitrālu valsti, kurā nav savas armijas. Bet tā kā Ukrainas armija varonīgi cīnās, es teikšu tā, ka man rada bažas, vai vispār šādu mierizlīgumu var panākt. Un izskatās, ka šis karš turpināsies vēl ļoti ilgi, jo šajā karā vismaz no Ukrainas puses karo tauta. Jo kā mēs esam dzirdējuši, kādi 300,000 cilvēki ir atgriezušies no ārzemēm uz Ukrainu, lai karotu. Tas ir nebijis precedents, vismaz pēc Otrā pasaules kara nekas tāds nav dzirdēts, kad karā piedalās parastā tauta. Parasti ir kaut kāda armija, profesionāļi karo un tauta it kā stāv no malas. Šī situācija pavisam savādāk. Tā kā, kas attiecās par situāciju Latvijā, tad, protams, mums kā valstī, kurai ir tiešā robeža ar Krieviju un Baltkrieviju, ir pamats bažām par to, jo ilgāk būs šis karš, jo ilgāk mēs dzīvosim tādā apdraudētā situācijā, jo aiz tavas robežas ir armija, kas karo ar citu valsti. Šajā gadījumā runa ir par Krieviju un Ukrainu. Tad, protams, ir izskanējis viedoklis, ka tām saucamajām drošības zonām attiecībā uz Krieviju ir jābūt tādām, ka principā tās valstis, kuras ir iestājušās NATO
kopš 97. gada principā jāizstājas no NATO, un tas ir pilnīgi neiespējami. Tā kā kāpēc šāda konfrontācija turpinās tādā veidā, to grūti komentēt, bet izskatās, ka mums būs jādzīvo vēl ilgi tādā režīmā, proti Latvijā, ka ir jāgatavojas karam, bet jādara viss, lai kara nebūtu. Jo tā doma, ka mēs dzīvojam tajā laikā, kad karš nav iespējams, tas ir izsapņots. Līdz ar to mums jādara viss iespējamais, lai tiešām Latvijas tauta būtu vienota. Un gribu atkārtoties vēlreiz, ka ir jādara viss, lai Latvijas tauta tiktu apvienota. Lai latvieši, krievi, ukraiņi, ebreji, poļi, čigāni un visu pārējo tautību pārstāvji, kuri dzīvo Latvijā, būtu kā vienota tauta. Lai mēs nedotu nevienu argumentu, lai kāds nāktu mūs atbrīvot. Un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka šodien tieši krievalodīgie Latvijas cilvēki ir tikpat lieli Latvijas patrioti kā latvieši, un neviens negrib karu. Un es domāju, ka tās bailes no tā, ka karš var būt arī Latvijā, es domāju, ka mobilizēs daudz cilvēkus rīkoties, nepakļauties provokācijām ne no labējā spārna, ne no kreisā spārna. Jo tie cilvēki, kas mēģina tagad provocēt, es ceru, ka drošības struktūras tiešām rīkosies ātri un nepieļaus šādas provokācijas. Jo šodien ikviena lokālā provokācija var iedot argumentu kādiem cilvēkiem, pateikt, redziet, kas notiek Latvijā, iesim un atbrīvosim Latviju. Tā kā darīsim visu, lai karš ne Latvijā, ne Baltijā, ne Eiropā nebūtu. Un, protams, cerēsim, kad, lai gan, kā jau es teicu, ka man pašam viedoklis nav, cik ilgi tas karš var turpinātos, lai tomēr lielās valstis spētu vienoties par to, lai Ukrainā pēc iespējas ātrāk iestātos miers un lai nemirtu cilvēki. Paldies, Ainār, un es tikai piebildīšu no sevis, ka apvienoties tauta var tikai uz viena pamata, uz cieņas pret Latviju kā valsti, uz cieņas pret Latvijas vēsturi, faktiski uz patriotismu pamata. Ziniet, un es šodien uzskatu, ka latviešiem ir jābūt gataviem tiešām darīt visu, lai krievalodīgie sajustu, ka mēs esam vienota tauta. Un šodien ir jāsaka gan latviešu valodā, tad apvienosim Latvijas tautu, tas tāpat arī jāsaka krievu valodā splaķim latvijski narod. Ir jāsaprot, ka neskatoties uz to, ka mums varbūt ir dažādas dzimtās valodas, mēs esam vienota tauta un visiem Latvijas pilsoņiem ir jājūtas kā vienotai tautai. Es ceru, ka šis karš Ukrainā palīdzēs tiešām panākt to, lai Latvijas tauta būtu vienota.